Čau, čau, mani dārgie skatītāji, šodien ir 31. augusts, jau augusts, un rītā ir 1. septembris, jā, un es tagad taisu puķu pušķus. Bērni iet pirtī mazgāties pa 3 mēnešiem, greizi jau nomazgājas, jā, labi joks. Tātad es šodien te taisu puķu pušķus, parādīšu, ko es taisu, neliels ieskats. Tā, rekur. Šīs te es nopirku šādus te bēdīgus pušķīšus. Šodien trakums tur bija, bet, nu, mēs paņēmām zaļumu šodien no dārza un mēģinam taisīt pavisam savādākus, smukākus pušķus. Nu, reku veikalā nopirkām tādas asterītes, bet, nu, es viņas uzķūņingošu, lai sanāktu smukāti pušķīši. Nu, un uzķūņingoju un sanāca šāds te pušķīts. Nu, lūk, šādi te smuki pušķīši man sanāk. Viss labs darbiņš, kas padarīts. Labrīt! Nu, ko, stresainais 1. septembris ir klāt. Amberlijas 1. septembris, tūlīt es viņai blokošu matus, taisīšu frizūru, lai viņa būtu skaista. Tagad? Tēts nolēma pajokoties, uz ko joties. Un redz, pirmklasnieces arī sapucējusies. Pēc tam smukas bildes attaisīs. Alīts arī, jā. Ambika šodien visvairāk ir jāfilmē. Nu, kur tā aizgāja no kadra? Viņai šodien 1. Lai mums te vēl bardaki, jā, labi, viss. Nu, vai kādi skaistuļi 1. septembrim gatavi. Pagada selfiju ar mammu. Visi sēž, smuki, braucam. Vai, esam gatavi. Kā vienmēr grūti, te 1. septembrī visiem ir. Nav gatavi neviens aizņemot ambeliem smaidīt, jā? Tas ir tikai pagaidām. Mani soma tava. Pēc tām nē ēt. Viss. Ejam. Viss dizainas labi. Tagad jā. Es jau aizmirstu to pastāstīt. Es izkāpu no Maksimas. Viss tā čik un prikš aiztaisās. Es jau pa pieredumam. Bišķiņ. Šurp grāmatas uz skolu, es būšu teicamnieks. Mām, kas te tur uzbūr? Kā? Augšā? Nu kā, visi otrās? Āmēt vēl ne? Augšā laikam? Nu, ejiet uz klases. Labrīt visiem! Sveicam jūs 1. septembrī svinību dienā. Tā ir svētku diena mums visiem, skolēniem, skolotājiem un vecākiem. Ir svarīgi, lai šis mācību gads tiešām būtu mums veiksmīgs ar kopīgiem priekiem, kopīgiem pārdzīvojumiem, jaunām un laimīgām sajūtām. Tāpat kā katru gadu, arī šodien mēs ar prieku un skaļiem aplausiem sagaidām mūsu jaunos draugus un skolas biedrus, mūsu pirmklasniekus. Viņiem un viņu vecākiem ir ļoti svarīga diena, jo beigusies bezlūgīgā bērnībā. Pārāk lieli tie pirmklasnieki.
jauno mācību gadu ar Latvijas valsts himnas atskaņošanu. Jaunais mācību gads ir īstais laiks, lai uzsāktu ko jaunu, lai mainītu ieradumus, lai apņemtos apgūt kaut ko interesantu un nezināmu. Par to, kas jauns mūs sagaida šogad, pastāstīs skolu direktore Svetlana Ceniņa. Labrīt! Nezinu, kad atveras sev vietu, lai redzētu visus visapkārt cilvēku. Labrīt visiem, kas šodien ir kopā ar mums. Cik ir laiks, kad mēs runājam par panākumiem, kas bija iepriekšējā gadā. Bet es varbūt tagad neatkārtošos, jo 31. māja visi skolēni jau priekdēja un pievērtēja, ka bija kādi mums bija sasniegumi pagājušajā gadu. Daudz runāsim labāk par to, kādas izmaiņas notika vēl vasaras laika iepriekšējā. Mūsu skola ir atpazīstama pilsētā, ka skola, kura ir tā kā viena liela ģimene, kas visu dara kopā. Es ļoti ceru, ka jums šeit patiks, ka jūs labprāt apgūsiet zināšanas, attīstīsiet savus spējas, un galvenais, ka jums būs šeit pozitīva vide, un šeit jūs jutīsieties kādā mājas. Sveiki mūsu skolā. Paldies visiem, laimīgu jaunu mācību gadu. Paldies, direktorei! Sveikt visus ar jaunā mācību gada sākumu ieradījušas Ķemeres iedzīvotāju pārstāvis Mārtiņš Stūblis. Labrīt, Jūrmalieki! Labrīt, Ķemeri! Jūrmalas domas vārdā gribu apsveikt ar jauno mācību gadu sākumu. Novēlu visiem sevi bērniem labi mācīties, liels sasniegums sportā. Un klausīt arī vecākus un vairāk arī skolu. Liels paldies! Paldies Mārtiņam! Un tagad iepazīstināšu jūs ar jaunu un talantīgu meiteni. Šī talantīgā meitene ir māksliniece, un tagad es aicinātu otrā klātas ansambļu šeit. Jūs tikko otrās klases ansambļu izpildījumā dzirdējāt Arvīda Zvinska dziesmu Pirmā svītība. Un tagad pirmklasniekus sveiks un skolas sarūpētās dāvanas pasniedz 9. klases skolā. Pirmās klases dāvanas, lūdzu jauns, pikopi, kurminolas saulēšanas. Pirmās klases dāvanas, lūdzu kalmās, lūdzu dzīvi. Sīsas, vai izsākājas, kurš izsāk lielo gaidu. Stājies, vēl rūpinās, esat māvi un mājas. Lielā cīnišķaucības skolas man pirmais klases jūras lielā gaidu. Vēltas tevi, būs pievā, mājās sautas naudības. Tā ir būtu jāmasina, svārstēji un mācības. Mēs veicam pirmo klases dzīvi.
draugi, iepazīstiniet ar sevi. Katrs no jums pateiks savu vārdiņu, pēc tam parādīsiet savu sagatavoto priekšnesumu. Paldies jaunajiem skolēniem. Kalendārā šķīra lapas, skaidri dienas nedēļas, skaidri dzīve pavasarī, man būs lielas svinības. Celšos ātri, steigšos ātri, mazgāties un saģērties. Visiem iešu, visiem teikšu, tenāk lūkos, absolvēs. Šodien īpaša diena arī lielajiem 9. klases skolēniem. Viņi pēdējo reizi sagaida 1. septembri kā mūsu skolas skolēni. Nākamgad jau viņi vērs citu skolu durvis. Sveicināsies ar citiem skolas biedriem. Ļausim 8. klases skolēniem teikt 9. dažu novēlējumu vārdus šim pēdējam mācību gadam. Thank you.
novēlēts. Negaidiet nevienu, neatlieciet uz rītdienu, dariet, ko vēlaties jau šodien. Kalendārā šķīra lapas, skaists laiks. Lai vienmēr pasaulē būtu kaut kas, ko gribat iemācīties, lai dzīve nebūtu vienota un garlaicīga. Esiet atbildīgi un atvērti. Esiet radoši un varoši. Esiet darbīgi un atbildīgi. Lai jaunas mācību gads nāk ar jauniem pārsteigumiem, idejām un labiem darbiem. Jūties kā dzīve tik laimīga, un mēs to paši vēlamies. Lai mums visiem būtu karš un siltu un mīlama jaunajā mācību gadā. Priecīgi un laimīgi mums visiem jauno mācību gadu. Saliec šitos te paskaties, lai tev smoki. Tad visiem tag un tik. Tādi balti, jūsu matos meitenes ir veltas, bankas, un es gribētu, lai jūs ejot cauri skolas gadiem savā dvēselē paliktu balti, tīri, neapkraipīgi dzēni. Kurš runā? Tātad, lai jūs vienmēr sevī turētu to balto dvēselību, un lai nekad jūs nenāk prātā ļaunas domas, kādam pārinodam, kādam ievikstīt, vai es domāju, ka mēs būsim ļoti draudzīgi klasi. Tātad, gribu jums novēlēt šajā dienā neatlaidību spēku, un cīņa ar savu paša slinkumu, jo arī pieaugušajiem uznāk slinkuma brīdi, bet es gribu, lai jūs varētu savā starpā labi sadarboties. Akal saule. Akal visi būs saviebušies. Es jau saku, 8:30. Re, kur mums mama no trešas klases, varbūt viņa varam zināt, trešā klase. Tur jau skaiti jau. Pātarus viss. Nu, tagad saturieties, jā.
Tagad tik kā pie labas skolotājas stingras. Nu, arī Sanmīda bija laba, bet, nu, ļoti labi. Nu, mīļa, jauka, maiga. Jā. Es esmu tikai mīļa. Nu, nekās gan jau būs labi. Nu, viss tad tagad varam gan doties, jā? Labi, atā visiem. Nu, viss, mēs braucam mājās, tātad es pie stūras jau teicu, aizbraucu uz darbu. Pulkstens ir 12. Viss, mēs tad pārģērbāmies, Alīdz saviem draugiem. Pārģērbāmies un taisīsim afterparty, bet afterparty video jūs redzēsiet nākamajā manā video. Viss, čau, pagaidām, tā. Visiem priecīgus svētkus! Jū! Re, kur Amberlī mēra somu savu, kas jau saplīsa jau, tik smaga ir. Visi esam jau netīra, parād somu. O tā ir.